Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos, lai nemainīgi runātu par svarīgāko. Par gatavību, par spēku, par attīstību. Mani sauc Jānis Pašeiko, ar mani kā vienmēr mans draugs un kolēģis Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens! Un mūsu šodienas īpašais viesis Kristaps Liepiņš. Sveiks, Kristap! Labdien! Pirmkārt jāsāk ar to, ka milzīgs paldies, ka atradi laiku un iespēju pievienoties mums šai sarunai. Un lieki laiku nekavējot, uzreiz ķeršos, vērsim pie ragiem un uzdošu pirmo jautājumu. Un kā jau ievadā teicu, tieši par gatavību, jo gatavība ir tā kā viens no mūsu principā primārajiem mērķiem, ja primārajām tēmām, par ko runāt. Tātad, Kristap, varbūt pastāsti, kad pēdējo reizi tu sajūties nesagatavots? Kādai situācijai vai izaicinājumam likās, mājas darbs varbūt nav izdarīts, neesmu īsti gatavs? Ja godīgi, man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo es no agras jaunības zinu, ko nozīmē gatavoties. Un es alpīnismā zinu to, ka milzīgas problēmas ir tajā, ja cilvēki dodās kaut kur un nav gatavi darīt to, ko viņi ir uzņēmušies darīt. Un man tā pieeja vienmēr, tā preventīvā attieksme, gatavojoties vienmēr gan pašam sev, gan strādājot arī ar klientiem, kursantiem, kā alpinismu instruktoram, vienmēr ir bijusi tā attieksme tāda, ka mums ir treniņos jāizdara krietni vairāk, gatavojoties tam, ko mēs gatavojamies darīt, ir jāizdara vismaz 2 soļus vairāk, lai mums būtu rezerve, lai mums būtu tāda vieta plānam B, plānam C, jo pretējā gadījumā milzīgas problēmas var būt. Tā kā saka, grūti treniņos, viegli cīņā. Jā, ja man jāsaka, kad es esmu bijis negatavs, man varbūt ir kaut kādas situācijas, kad es saprotu, sasodīts, man tie cilvēki, kas apkārt ir, viņi nav gatavi tai situācijai, un man tagad ir jārīkojas un gandrīz vai jāglābi kāds, ja? Jā, tas ir grūti, bet es esmu šeit. Jā. Un es varu runāt par savu pieredzi, tas nozīmē, ka līdz šim es esmu bijis gatavs visam, ko es esmu uzņēmies darīt. Jā. Un tad varbūt tā nodefinējot, kas tieši priekš tevis ir gatavība, varbūt pāris vārdos, vai ko tev nozīmē gatavība kā jēdziens? Tā gatavība ir šī spēja darīt to, ko tu esi uzņēmies, un vēl joprojām saglabāt rezervi tajā visā. Jo ja tu esi tajā, tā, ka viss tu nespēji vairs, tas ir ļoti bīstami. Ja? Līdz ar to arī tā gatavība ir spēja domāt uz priekšu, spēja plānot un izprast to, ko tu esi apņēmies darīt. Pieminēji cilvēkus un to, ka bieži vien gadās, ka tavā gadījumā tu esi gatavs, bet dēļ cilvēkiem rodas šī sajūta, ka iespējams nav gatavība. Vai ir kaut kādi knifiņi, kā darbā ar kolektīviem, ko tu izmanto, lai labāk sagatavotu šos cilvēkus savām ekspedīcijām, piedzīvojumiem? Jā, knifiņi ir. Ja es kā ekspedīcijas vadītājs vai instruktors strādāju ar cilvēkiem, tas knifiņš patiešām ir spēt izstāstīt tiem cilvēkiem, pārliecināt viņus, ka viņiem ir jāgatavojās. Bieži vien, jo īpaši pēdējos gados, šī problēma kļūst aizvien nopietnāka un nopietnāka, jo bieži vien cilvēki izdomā, ka viņi vēlās kaut ko darīt, tad viņi nāk pie manis, es viņiem saku, kas viņiem vajadzētu un ko viņiem vajadzētu darīt, kas viņiem ir jādara gatavošanās tajā periodā, bet
tie cilvēki vai nu neizprot to, vai domā, ka es pārspīlēju, ja? Un tad rodās problēma. Rodās problēma gan viņiem, gan man, jo viņi atbrauc, teiksim, uz kalniem, piemēram, viņi nav attiecīgi sagatavojušies, viņiem tā sajūta ir, ka viņi tā kā būtu gatavi darīt, bet uz vietas izrādās, ka nē. Tad ir problēma gan viņiem, gan man. Ja? Jo tā kā to situāciju kaut kā ir jāizrullē. Cilvēks ir atbraucis, cilvēks ir samaksājis, cilvēks pat varbūt ir gatavojies, bet rezultātu mēs nekādā veidā nevaram pozitīvu panākt ar šo. Ja? Līdz ar to tie knifi ir komunikācijā kaut kur un spējā pārliecināt, spējā patiešām izstāstīt tos objektīvos apstākļus un motivēt cilvēkus darīt. Diemžēl tas nevienmēr izdodas. Bet tad varētu teikt, ka tieši cilvēki ar mazāku pieredzi bieži vien nenovērtē šīs nopietnību, teiksim, lietas vai nepietiekami nopietni pieiet tieši pie šī gatavošanās procesa. Protams. Un ka pieredzi tas tomēr atnāk. Protams, nepieredzējis cilvēks ir nepieredzējis cilvēks. Ja? Viņš nezina, ko sagaidīt no tā procesa. Bieži vien mūsdienās ir ceļš, ka tā informācija ir tik plaši pieejama un ir visādi sociālo tīklu kanāli. Ir iespējas it kā redzēt ļoti daudz. Bieži vien tas tā redzamā daļa ir, ka tas izskatās skaisti, interesanti un bieži vien viegli. Ja? Bieži vien var teikt, ka tie cilvēki, kas atnāk mācīties kaut kādu kāpšanu, alpīnismu pie manis, viņi pat skatoties uz mani domā, ka tas ir viegli. Ja? Viņi skatās, kā es kāpju, un domā, tas izskatās viegli un es to tūlītās varēšu izdarīt, bet burtiski sākot darīt, viņi saprot, sasodīts. Tas galīgi nav tas, ja, kā tas izskatās. Te ir tas, kā tālāk, ja, kā tālāk. Vai tam cilvēkam pateikt, nē, tu nevari to darīt, ja, vai viņš ir tik motivēts, ka viņš tomēr turpinās to darīt. Tad dažādi varianti. Jā, jo tas izklausās pēc situācijām, kur cilvēki, starp citu, dažādos sporta veidos, no malas skatoties, liekas, tas ir tik vienkārši. Bet tad, kad pamēģina un paši saskarās, cik īstenībā tas ir grūti un cik nopietni tam visam ir jāpieiet. Kristap, varbūt pamēģini sevi noraksturot 3 vārdos. Kāda būtu tā dzīves filozofija vai kā tu sevi varētu raksturot tikai 3 vārdiem? Kalni, kāpšana, mīlestība. Ja? Kalni manā dzīvē ir no 12 gadu vecuma. Kāpšana fantastiski interesanta ir tajā milzīgajā daudzveidībā, kāda ir kāpšanai. Jo tā ir gan kliņškāpšana, gan ledus kāpšana, gan tehnisks alpīnisms, gan augstkalna alpīnisms, kas ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Ja. Gan trenējoties, gan arī piedaloties kaut kādos lielos kāpienos, katrā šajā jomā, tas ir cits sporta veids, varētu pat teikt. Ja. Un, ja tu neesi ar sirdi un dvēseli tajā visā, ja tu to nemīli, tad nav jēga vispār to darīt. Ja. Man liekas, ka ja tu kaut ko vēlies sasniegt dzīvē, tad tam ir jābūt tev sirdī dvēselē, ja, un ne tikai jāvar to darīt, bet jāgrib to darīt, jāvēlās un jābūt gatavam nolikt malā pilnīgi visu, lai realizētu sevi tieši kaut kādā šajā konkrētajā jomā. Tu pieminēji tieši 12 gadu vecumu. Ja tev būtu iespēja atgriezties un sev 12-gadīgam puišelim
pateikt vai iedot kādu mācību, kas tas būtu ar šīs dienas pieredzi? Kas būtu tas, ko tu 12-gadīgam sev varētu tā kā ieteikt vai pamācīt? Darīt lietas vēl atbildīgāk un nolikt malā varbūt vēl kaut ko mazlietiņ no tā, ko var nolikt malā. Kaut gan, atceroties to, cik maniakāli varētu teikt, es trenējos kaut kādus 16, 17, 18 gadu vecumā, ja, tur grūti būtu kaut ko vēl pateikt, dari vēl labāk, dari vēl intensīvāk, dari. Jā, kaut kur varbūt varēja darīt kaut ko gudrāk, kaut kur varēja klausīt vairāk tos ieteikumus, kādi bija no pieredzējušākiem cilvēkiem. Bet, jā. Ja jau mēs sākām runāt par bērnību un par skolas laiku, tad droši vien atceries arī savu pirmo darba vietu. Pirmā darba vieta bija Jaunatnes teātris. Varbūt tev prātā uzreiz nāk viena mācība, ko tu varētu paņemt no šīs te pirmās darba vietas. Ko tā pirmā darba vieta tev iemācīja? Atbildību, jo es strādāju tā kā teātrī pa dienu galdniecībā. Tur vienkārši paralēli tam, ka es mācījos skolā, tur vajadzēja praksi, un mans viens no jaunības dienu treneriem, izcils alpinists Latvijas Juris Osis, kā reiz vadīja šo Jaunatnes teātra uzņēmumu daļu. Un tur bija šī galdniecība, kurā gatavoja dekorācijas un vēl visu kaut ko teātri. Un tad vakaros es piestrādāju par skatuves strādnieku Jaunatnes teātrī. Un principā tā ir milzīga atbildība, jo kā tu to visu to skatuvu uzbūvē, kā tu izdari, cik atbildīgi kaut vai tos drapērijas tu stiprini vai vēl kaut ko, ja. Tur pēc tam nāks aktieri, ja. Tur nāks vakarā ies vaļā izrāde, un tev ir jābūt precīzam, atbildīgam un jāizdara savs darbs ļoti labi un ātri. Tas arī ir, man liekas, tāds punktuālisms ir ļoti svarīgs, jā. Tev jāuzbūvē līdz tikiem, pēc tam tas ir jānojauc, jo nākamā dienā varbūt ir citi izrādi, nāks citi cilvēki strādāt. Tātad atbildību tu iemācījies jau principā ļoti agrā vecumā. Jā. Super. Klausies, Kristap, kā tev šķiet, vai cilvēkam ir jābūt spēcīgam? Cik svarīgi ir būt stipram? Cik svarīgi ir būt spēcīgam? Tas ir ļoti svarīgi. Un ne tikai fiziski stipram, bet arī morāli stipram. Man šķiet, tā ir viena no jau tādas jaunas paaudzes lielām problēmām. Ļoti daudz jaunu cilvēku mums apkārt ir tādi, kas ir fiziski nevaroši. Tās ir arī problēmas, man liekas, dziļi ģimenēs, kur vecāki pret saviem bērniem neteiksim, ka būtu sevišķi atbildīgi, ja, jo viņi pieradina bērnus iet pa vieglāko ceļu. Kaut kādā veidā it kā viņi žēlo tos bērnus, tajā pašā laikā viņi neapzinās, cik lielu kaitējumu viņi nodara tiem bērniem, žēlojot viņus. Ja. Tā kā ir būtiski, lai cilvēks saprastu diezgan ātri, ja, ka viņam ir jātrenējās, ka viņam ir jāgatavojās dzīvē, jo
Un dzīve nebūtu nav vienkārša un viegla. Varbūt, Kristap, pastāstīja, cik ātri pats tu to saprati? Vai tas bija jau bērnībā, vai kā tu saki, pirmajās darba vietās? Kādreiz to sapratu kaut kā 12, 13 gadu vecumā, jā. Pirmo reizi aizbraucot uz kalniem, 12 gadu vecumā, ejot pārgājienā Kaukāza kalnos, nu, es sapratu, ka es esmu trenējies, nu kā es domāju, tajā laikā, jā, mazlietiņ, bet ka tā trenēšanās ir nepietiekama tam, ja gribu kaut ko darīt vairāk. Un sākot nodarboties ar kliņškāpšanu jau nopietni kaut kur 13, 14 gadu vecumā, nu, tu saproti, ka bez tiem treniņiem nekas nenotiek, jā, un tu nevari neko izdarīt praktiski, ja tu neesi gatavojies. Tā kā... Paturpinot to pašu tēmu, mēs jau nedaudz pieskārāmies, bet varbūt tu varētu vēl nedaudz konkretizēt. Kas tavuprāt mūsdienās vājina cilvēkus? Kāpēc mēs esam palikuši vājāki? Vai tas ir komforts, vai tas ir kas cits? Es domāju, ka tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kāds ir tas vieglais ceļš. Un bieži vien viens no tiem vieglajiem ceļiem šobrīd ir sēdēt telefonā. Jo tu gūsti tās kaut kādas emocijas caur to ekrānu, un tu pierodi sevi kaut kā izklaidēt praktiski ļoti pasīvi, ja? Man liekas, ka nav varbūt īsti labi teikt, ja, ka tur mūsu vecumā tā tur mūsu laikos tā nebija, ja, tur arī tāpatās patika tur pie televizora pasēdēt, bet nu, tas masu spiediens nebija tik liels, tas piedāvājums nebija tik liels. Šobrīd viss ir diezgan gudri izdomāts, tieši lai ievilktu to jauno cilvēku. Un lai viņš patērētu tos sociālos tīklus kaut vai tos ekrānus ļoti lielā mērā. Kā radīt to alternatīvu interesantai dzīvei ārpus tā ekrāna, man liekas, tā ir viena milzīga aktualitāte šobrīd. Šobrīd dažas valstis aizliedz sociālos tīklus jauniešiem, Francijā un Spānijā. Vai tas ir tas ceļš, kas varētu strādāt? Es domāju, ka jā. Protams, ka aizliegumi nevienmēr strādā. Ir jārada alternatīvas. Bet nu šobrīd, manuprāt, ir diezgan kritisks jau tas stāvoklis, un tāpēc tas aizliegums varētu būt kā pirmā robeža, pasakot, ka nē, tā nevar turpināt. Ja? Ir jārada alternatīvas, ir jārada piedāvājums, kas spēj konkurēt tam visam, nu, jo ar aizliegumu vien nebūs pietiekami. Ja? Ir jārada kaut kas, lai to jauno cilvēku ieinteresētu, lai viņu uzrunātu, lai viņā rastos tā interese, ka sasodīts dzīve ir baigi interesantā, mēs varam visu kaut ko darīt, ja? Un nav visu laiku jāsēž tajā telefonā vai cita veida ekrānā. Pilnīgi piekrītu, jā, kā pedagogam man arī sanāk redzēt skolās tos jauniešus, un tā ir liela problēma un izplatīta. Un pie tam, tā problēma jau viņa nav tikai tajā pavadītajā laikā, viņa rezultējās burtiski tajā fiziskajā ķermenī cilvēka, ja? Jo, ja viņš negrib iet ārā kaut ko darīt aktīvi, ja? Tas viņa ķermenis vienkārši sanīkst un viņš arī neattīstās, ja? Tur nekā nav, ja? Ir, diemžēl, tas ļoti jūtams. Es kā alpinisma instruktors strādāju jau vairāk kā 20 gadus.
Un tas, kas notiek, teiksim, kaut kādi 5, 7 šobrīd gadi, jā, vai varbūt pat 10, ir jūtams pilnīgi, ka tas ir cita veida cilvēks, kas atnāk jau ar nedaudz savādāku domāšanu, bez tādas fiziskās attīstības, kāda bija iepriekš, ja? Tā ir reāla problēma. Tagad pārslēgsimies pie tavas profesionālās darbības un gribu pajautāt, kas būtu tie sarkanie karogi, lai tu pateiktu, nē, šis cilvēks ar mani ekspedīcijā nedosies. Man reāli ir tāds melnais saraksts. Ar lietām vai ar cilvēkiem jau? Ar cilvēkiem, jā. Ar cilvēkiem, kuriem es pasaku nē. Nē, nebūs, jā. Līdzīgi kā pretējā virzienā ir cilvēki, kas saka, varbūt, ka viņi ar liepiņu nekad nebrauks nekur, jā. Arī man ir tiesības pateikt, ka nē, es ar šo cilvēku arī vairāk nekad nebraukšu. Un tie sarkanie karogi ir, pirmkārt, tas ir kaut kādas apreivinošās vielas, pilnīgi, viennozīmīgi, ja. Ja cilvēks atbrauc uz alpīnisma kursu vai kliņškāpšanas kursu un viņam ir problēmas ar alkoholu, piemēram, jā. Man tās problēmas nevajag, jā. Tās problēmas ir jārisina pirms un jārisina citādā veidā, nevis pie manis, jā. Protams, ka ir arī kaut kāda cita veida tie sarkanie karogi. Ir cilvēki, kas galīgi nav spējīgi darboties komandā, piemēram. Ir cilvēki, kuriem tu vari 10 reizes stāstīt vienu un to pašu, it kā dažādos veidos. Tā pieredze, pedagoģiskā pieredze, kāda man ir un kuru es arī esmu mācījies papildus kā instruktors, viņai tā kā vajadzētu liecināt, ka šādā veidā vajadzētu varēt cilvēkam iemācīt, ja? Bet ja viņš tomēr nekādīgi nespēja iemācīties, ja? Tad tas ir tāds sarkans karogs, jo galu beigās mēs darām bīstamas lietas, ja? Mēs darām riskantas lietas un šeit nav tikai runa par kaut kādu vienu cilvēku un viņa paša atbildību pašam par sevi. Šeit ir runa par cilvēku kopumu, kas sadarbojās savā starpā, lai sasniegtu kaut kādu rezultātu. Un ja šis viens cilvēks nav pietiekami atbildīgs, ja, lai nodrošinātu to drošību sev un pārējiem, tad tā ir reāla problēma. Un vēl viens pirmais vēl viens, kas nāk prātā, ir šis absolūti nerēķināšanās ar citiem un visu laika limitu pārkāpšana. Ja? Tas liekas, paldies, nē, ja? Jo tieši tāpatās ja mums ir jāaiziet uz virsotni vienos naktī, mums jāaiziet uz virsotni vienos naktī. Mums nav variants stāvēt visiem gaidīt tagad to vienu cilvēku, kas vēl 20 minūtes tur vai ne kavē un čakarējās kaut ko un nav izrēķinājis to laiku, kas viņam ir vajadzīgs. Ja? Tā kā ir daudz visādi tādu. Bet ir arī, teiksim, no fiziskiem aspektiem, paskatoties kaut kas tāds, kur tu saproti, nebūs. Protams, ka ir, bet tas ir labojams. Ja? Tas ir labojams. Ir skaidrs, ka tā fiziskā sagatavotība, viņa ir vajadzīga. Ja? Un ir dažādi kāpšanas kursi, dažādi kāpšanas veidi, kur ir pieļaujama tāda diferencēta varbūt atšķirība starp kursantiem, ka tagad mēs kāpsim, bet kur vieniem ir vieglāki maršruti, citiem ir grūtāki maršruti, un mēs te varam piemeklēt, kas kuram ir atbilstoši. Bet ja mums visiem ir jāiet uz virsotni,
Ja? Un mums ir laika limits kaut kāds un laika loks, kurā mums ir jāierakstās. Ja kāds nav fiziski gatavs, nu, tad atbilstoši viņš nav gatavojies vienkārši. Viņš nav pildījis tos mājas darbus. Atkal atvaino, piedod, bet nu nekādīgi, ja? Jo es varu pateikt, kas ir jādara, es varu izstāstīt, kā jātrenējās, bet kādam tas ir jādara pašam, ja? Un es nevaru nekādā veidā kompensēt to, ka cilvēks nav gatavojies. Un kura kalnu pieredze tev ir palikusi atmiņā ar tādiem visskarbākajiem apstākļiem? Nu, es jau teicu, ka tās kāpšanas ir ļoti dažādas, ja? Un arī tas skarbums līdz ar to ir ļoti atšķirīgs. Ja? Nu, augstkalnos, kur ir kaut kādi augstumi un bīstami ledāji, tas skarbums ir savādāks, un uz kilometrīgas kliņšu sienas viņš ir pilnīgi savādāks. Ja? Un, nu, katrā šajā jomā, katrā šajā kāpšanas veidā ir kaut kādi savi riski, savi apdraudējumi. Līdz ar to arī nu, tas veids, kā iebersties kaut kur, ja, vai nonākt lielās problēmās, var būt nedaudz atšķirīgs. Un ja jau par izaicinājumiem un par sarežģītiem apstākļiem, varbūt kāds ieteikums no tavas puses, kā saglabāt vēsuprātu, kā nomierināties un nepanikot? Jā, skarbos apstākļos nokļūstot. Viens piemērs no kliņškāpšanas ir, ko mēs mācam kursantiem. Bieži vien cilvēki saka, ka nu, ir bailes no augstuma, un bailes no augstuma ir visiem. Jā. Bailes no augstuma ir visiem. Jautājums, kā mēs izjūtam tās bailes, vai viņas jau kaut kādā brīdī pāraug kaut kādā panikā burtiski, ja, un tad tie soļi, kā strādāt ar sevi, tā ir diezgan, man liekas, tāda laba pieeja, kā kliņškāpšanā tas notiek, tad, kad tev rodās šīs paniskās bailes, vai tu esi sasniedzis tādu ļoti pamatīgu baiļu slieksni, ja, tas bieži vien ir tā situācija, ka tu esi grūtā vietā, kāp ar apakšējo drošināšanu, zinot, ka tas kritiens var būt ļoti nelāks. Ja? Un zem tevis ir ļoti liels augstums, ja? un tad tas ir biedējoši. Ja? Tad tu reāli sāc samazināt šīs bailes soli pa solim. Pieņemsim, tā tīri teorētiski, ja mēs pieņemam, ka šīs bailes ir 100% šobrīd, kādas viņas ir, tad tu skaties, ja tā sistēma man ir pareizi uzvilkta, virve man ir pareizā vietā iesieta, tātad jau no tiem 100% mēs varam noņemt kaut kādus, 5-7% nost, ja? Tad tu uzbļauji savam drošinātājam, esi uzmanīgs, es varu krist, ja? Un atkal tev ir mazliet jau mazāk procentuāli šīs bailes. Un tā soli pa solim, ja, tu mēģini vienkārši uzlabot to situāciju, jo sadzīvot ar tiem 100% ir ārkārtīgi grūti. Ja. Tu vienkārši sāc sadalīt šī brīža situāciju tādās konkrētās lietās, par ko tev ir bail. Tu vari krist, ja? Tu vari mēģināt atkāpt zemāk, tev būs jau mazāk bailes. Tu vari mēģināt paņemt labākas aizķeres, ja? Tu vari brīdināt apakšējo, pārliecināties, ka ekipējums viss ir kārtībā, un tev jau būs gala beigās, tev būs jau no tām sākotnējām bailēm palikušas kaut kādas, 30-40%. Un ar to jau ir strādāt daudz vienkāršāk ar sevi, ja? Kad man ir palicis kaut kāds nezināmais. Un nezināmais vienmēr, tas ir jāpieņem, ka nezināmais vienmēr paliks. Ja es kritīšu, es nezinu, kur es atsitīšos tur. Ja? Un tas ir tas nezināmais, bet kaut ko jau tu esi samazinājis, tu esi
elpojas dziļi, nomierinājies jau un jau tās bailes kriet mazākas. Tā kā, es domāju, ka tas arī ir lietojams arī kaut kādās ikdienas situācijās šāda tehnika. Ja? Nu, kad tev ir tas pieņēmums, ka tagad viss ir slikti, vienkārši neiestrēgt tajā, ka viss ir slikti, bet mēģināt soli pa solim sadalīt šo savu sajūtu. Ok, no šī viss slikti, tomēr šis nav viss slikti. Ja? Te šeit par šo es esmu iepriekš padomājis. Savā ziņā tas arī ir tas 72 stundu somas princips. Ja? Nu, kad viss ir slikti, mēs dzīvojam ļoti riskantā laikā, nu, bet tomēr mēs kaut ko jau esam izdarījuši, par kaut ko jau mēs esam iepriekš padomājuši. Ja? Tātad, nu, tās bailes jau mēs esam kaut kādā veidā mēģinājuši mazināt. Nu jā, tā gatavība jau tomēr mazina tās bailes un to nedrošību. Varbūt Kristap izstāstīja, kādas ir tipiskākās kļūdas cilvēkiem izvēloties tieši ekipējumu, lai dotos kalnos? Mana attieksme vienmēr pret ekipējumu ir bijusi, ka ir jāņem labākais, kas ir pieejams. Nevis tā, ka šis ir tā kā tāds budžeta versija, būs labi ar šo pašu, ja? Bet ja tu vari atļauties, tad ieguldi savā drošībā. Ja? Nu, jo tas ekipējums jau ir praktiski tā mūsu drošība. Ja? Arī varbūt, protams, tur ir komforts, tur ir kaut kāds arī prestižs varbūt mazlietiņ, bet pamatlieta tomēr ir tā drošība. Un gal beigās, ja tu vari atļauties, tad savā drošībā investēt, man liekas, ir ļoti pareiza pieeja. Tā kā tā lielākā kļūda var būt kaut kur cilvēkiem, kas ir, man liekas, ir tāds, būs labi arī ar šito, ja. Ja tas nav labākais tomēr, ja, tad tev agri vai vēl tu saskarsies ar to, ka, labi, vajadzēja ticēt, ka vajag ņemt labāku, ja, un tad tu esi iztērējis naudu jau uz vienu kaut ko, ja. Un pēc tam pēc nākošo, kas jau ir dārgāks, vai ne? Jā. Tā tas ir. Ja mēs paskatāmies tieši no fiziskās sagatavotības skatu punkta, varbūt ir kādas lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanību vairāk tieši, lai sagatavotos kalniem? Tas ir tas, ko mēs stāstam nemitīgi saviem kursantiem, ja? Ka katrai aktivitātei ir savi gatavošanās veidi. Ir kaut kādi specifiskie muskuļi kliņškāpšanai, bez kā nevar iztikt. Tajā jomā ir pilnīgi citas muskuļu grupas nepieciešams leduskāpšanā. Ja? Augstkalna alpīnismā tas atkal ir cits stāsts. Tev ir no sākuma jāsaprot, kas ir tas, ko tu darīsi, un jāsāk gatavoties tieši tam. Tajā pašā laikā ir vajadzīga tā bāze, uz kuras būvēt tad šo specifisko gatavošanos. Un bieži vien ar to bāzi ir milzīgas problēmas. Cilvēki metās kaut kādā specifiskā darbībā, sāk strādāt pie specifiskām lietām, bet bāze ir baigi draņķīgā. Ja? Un bāze, diemžēl, jāsaka, mūsu tajā lauciņā, kur mēs strādājam vairāk, tas ir klasiskais alpīnisms, ko iesācējiem piedāvā. Ja? Tur nav nekā baigi specifiskā. Tur ir pirmkārt izturības slodzes vajadzīgs un otrkārt dziļā muskultūra. Ja?
ja tu jau darbosies šajos divos virzienos, nu tad pārējo pievilkt jau vēl ir diezgan reāli. Bet, ja šajās divās jomās ir draņķīgi, nu tad Tad ir arī draņķīgi. kopumā būs draņķīgi. Vienalga, jā. Jo bieži vien cilvēki atnāk, ja, nu, viņš ir to savu kaut kādu ārējo muskultūru izveidojis, jā, tur. Bet tas karkasiņš jau netur to, jā. Un tad rodās problēmas. Bieži vien pat īstenībā, ja godīgi sakot, nu, mums ir bijuši gadījumi, kad nu, tu ļoti fiziski attīstīts, muskuļots vīrietis, ja, viņš kalnos reāli performē ļoti draņķīgi. Un tas iemesls ir tas, ka ir tās, it kā tie treniņi ir bijuši, lai to muskuli attīstītu, izveidotu, ja, bet pirmkārt nav izturības, ja, nu, un kalnos bez tā nekādīgi nevar, ja. Otrkārt, nav jau vajadzīgs tas lielais muskulis. Ja tev ir tur tā baigā muskuļu masa, tas nozīmē, ka tavam ķermenim vajadzēs ļoti daudz skābekļu, lai to visu apasiņotu, ja. Un ja tev skābeklis viss aiziet, lai apasiņotu lielos muskuļus, tad sirdī ir ārkārtīgi grūti to visu pavilkt, ja. Tāpēc arī tādi izcili pasaules alpinisti lielākoties ir neliela auguma, ļoti tādi dzīslaini, ja, ar nelielu muskuļu masu, jo tā ir specifika. Ja. Tu neesi kaut kādā bodybuilding čempionātā. Nekas liekas. Jā, jo līdzīgi ir arī cīņu sportos. Tur jau arī reti, kurš īstenībā ir tāds ļoti muskuļots. Jo tas muskulis tomēr, kā tu teici, patērē to skābekli, un tad ir daudz grūtāk noturēt tos raundus un nocīnīties nekā varbūt mazākam un nedaudz kaulainākam. Gravitācijas zemes pievilkšanas spēks traucē. Tur daudz faktoru strādā. Protams, ir arī izņēmumi. Ja, ir ļoti ražana auguma cilvēki, ja, ar lielu muskuļu masu, kas visu to izvelk arī. Jo, varbūt viņam ir tā iepriekšējā pieredze, viņam tur tā iekšējā visa karkasa uzbūve, ja, ir tāda, ka tur var likt virsū vēl, un viņš to visu turēs. Ja. Bet tas karkasiņš ir tāds švaks, un tur ir saliek virsū vēl papildus slodzes, tas viss brūk ātri vien. Ja. Aizkadrā mēs pieskārāmies jau augstuma slimībai. Vai vispār ir iespējams pirms došanās kalnos jau kaut kā saprast, vai cilvēkam varētu būt, nevarētu būt? Tu it kā teici, ka visiem ir bail. To mēs it kā saprotam, bet lai nepārkāptu to robežu, ka cilvēks tiešām ir tādā panikā un vairs ne augšā, ne lejā un kaut kādā vienā punktā arī iestrēgst. Nē, bailes, ja mēs runājam par bailēm, ja, bailes ir visiem. Un savā ziņā ir jāizprot, kā bailes mūsu prātā veidojās, kāda ir šī struktūra, kas liek mums baidīties. Ja? Un ir bailes, no kurām mēs nekādīgi nespējam, cilvēciski nespējam attiet vispārībā. Ja? Mūsos visos ir bailes no nāves, bailes no sāpēm, bailes no nezināmā. Ja? Un augstuma bailes šajā, tur ir vesela virkne vēl ja? Tur bailes no noslēgtām telpām, ja, un no zirnekļiem un nezinu kā. Bet tās ir mūsu pirmatnējās bailes, ko cilvēks ir iegūs cilvēces attīstības procesā. Ja. Ar to visu var strādāt. Kādam ir vairāk, kādam ir mazāk. Ja. Bailes no augstuma praktiski ir visiem cilvēkiem. Es neesmu redzējis tādus, kas nebaidītos.
jautājums ir, kā mēs strādājam ar to. Jautājums ir, kā mēs varam savā prātā ar šīm bailēm tikt galā. Ja? Man arī ir baili no augstuma. Jautājums ir tikai par situāciju, kurā brīdī tad parādās šīs bailes. Cik viņas ir patiešām tādas fobiskas. Man savukārt pieredzē bija viens cilvēks, ar kuru man bija saskarē darba attiecībās. Ja? Viņš bija vienā vienībā cilvēks, kurš iepriekš bija ar milzīgu pieredzi citās jomās. Ja? Viņš bija kaskadieris. Viņš bija izpildījis visādus trikus ar močiem, ar uguni, ar ūdeni un nezinu ko. Ja? Bet augstāk pa kaut kādu 5. stāvu pie loga viņš pieiet nevarēja. Viņš reāli vienkārši fiziski, viņš kļuva neadekvāts. Ja? Un tās bija tādas fobiskas bailes, no kurām patiešām ir redzams, ka cilvēks viņš nevar to kontrolēt pat, ja? Viņš pat nevar ar to strādāt. Bet tie ir atsevišķi gadījumi. Pārējais viss ir tīri tāds pieredzes un pārliecinātības jautājums. Jo, kā es teicu, tu pamazām iegūstot pieredzi, tu pamazām sāc saprast, ko tu vari darīt, un tie procenti, ko tu vari noņemt. Tu izproti ekipējumu, ja? Tu izproti materiālu, pa kuru tu kāp, vai tu izproti sekas, kādas ir iespējamas. Tu saproti to procesu, kā kā tā drošināšana strādā un cik varētu būt potenciālie kaut kādi apdraudējumi. Ar to visu var strādāt. Un tā tas viss arī notiek. Tad lielākoties sanāk, ja cilvēkam ir bailes un viņš kalnos kāpšana nav priekš manīm, viņam ir iespēja tomēr mēģināt un ir potenciāls pārvarēt šo. Kalnos kāpšana ir ārkārtīgi dažādi. Ja, ja cilvēks saka, nē, man ir paniskas bailes no augstuma, pagaidi, no kā tev ir augstuma bailes? Tu ej pa taciņu, tev ir bailes, jo projām tu uzkāp kaut kādā Siguldas kalnā, tev ir bailes no augstuma, kad tu redzi no pilsētas trases, tu redzi 70 metri zemāk ir tur ceļš, ja? Tev ir bailes no tā? Nē. Kalni arī, viņi mēdz būt dažādi. Ja? Tu vari kāpt visur, kur varbūt nav vertikāls kaut kas, ja ir ļoti bail no tā vertikālās augstuma. Bet bieži vien, man liekas, tās bailes no augstuma cilvēkiem ir tikai atruna. Kad, nē, man bail no augstuma, es to nedarīšu, ja? Tu esi mēģinājis, tu vispār saproti, ko tas nozīmē, tu saproti atšķirības starp kāpšanas veidiem, ja? Neviens tev neliek te priedē kāpt, vai ne, pa zariem bez drošināšanas. Jo nokrist no tādas priedes, praktiski tas iznākums var būt, kas nokrist no lielas augstuma vēl. Bet, droši vien arī jautājums, ko mēs bērnībā esam darījuši. Man laukos bija tāda egla apmēram tā kā augstāk nekā šīs priedes, kas ir aiz mums, ar kaut kādu pie 30 metriem, es domāju, tur tā normāla egla. Un mēs puikas tur tādi maz, tur kāpām līdz galotnē, tur čiekurs, ja, rāvām nost, un māte bija vienkārši šausmās, kad redzēja, ka mēs ar brāli tur eglas galotnē, ja. Bet baigi interesanti bija. Jā, pieredze. Tieši tā. Bet par aklimatizāciju runājot, es domāju, tā arī svarīga tēma kalnos kāpējiem ir, vai to var kaut kā saprast, vai šim cilvēkam būs priekšnosacījumi uzkāpjot augstākos metros? Ja tas iepriekšējais jautājums izskanēja arī, nevis tā kā vairāk par tām augstuma bailēm, bet arī par to kalnu slimību. Jā, par šo tēmu. Tas ir daudz vairāk saistīts ar to aklimatizācijas procesu un augstumu. Tas arī ir pieredzes jautājums. Bieži vien ir cilvēki, kuriem ir kaut kāds augstuma limits, viņš
sasniedz to maksimālo augstumu savam ķermenim, un ķermenis pasaka, nebūs tālāk. Ja? Bet to mēs nekad nevaram zināt, kurā augstumā, kuram ķermenim ir kaut kāds tāds fizisks iestādījums, ja, ka nē, tālāk es nevaru. Ja. To var uzzināt tikai darot. Ja. Nu, es esmu bijis līdz 7,5 km augstumā. Jā, grūti, bet mans ķermenis spēja to darīt. Ja, bet es zinu cilvēks, kas viņam ir kaut kāds 4,5 km viss, ja. Nevar viņš aklimatizēties un ir problēmas. Bet pat tādiem cilvēkiem, ja, joprojām ir iespēja nodarboties ar alpinismu, jo pasaulē ir milzīgs daudzums ar kalniem, kas ir zemāki, kur ir skaisti, gan tehniski interesanti. Ja. Tā kā patiet it kā cilvēkam liekas, ka augstums nav mana lieta, ja, tad vari nodarboties ar to pašu tikai zemāk. Ja. Bet kā ir ar bērniem un bērnu ņemšanu līdzi kalnos? Vai ir noteikts kaut kāds vecums, vai tas ir ļoti, ļoti individuāli? Arī ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāda ir tā vide bijusi, kurā bērns aug. Mēs arī esam vairākus gadus organizējuši kliņškāpšanas kursus ģimenēm. Ja. Atbrauc uz, teiksim, Sicīliju ģimenes ar bērniem. Kaut kādas pirmās reizes mēs tā kā bez ierobežojumiem teicām, ka var, ja, bet reāli tu saproti, ka līdz tiem kaut kādiem 9 gadiem, tas bērns ir tik ļoti emocionāls un tik neizveidojies, ja, vēl fiziski, lai viņš varētu kāpt. Protams, ka kāpt var jebkurš bērns, ja, arī mazāks, bet neko tādu nopietnu, lai brauktu, teiksim, uz kaut kādu jau kāpšanas kursu. Bet 9, 10 gadi lieliski. Bet arī ir milzīga atšķirība, ja atbrauc, teiksim, vairāki 10-gadīgi tādi puikas, ja, un viens ar aizrautību, ar atbildību un ar varēšanu, ja, otrs tajā pašā laikā ir, tā kā nē, ja. Un, protams, ka ne jau visiem jākāp klintīs, ja. Tā kā tur vecumam pat ir mazāka nozīme, kā tai pieredzēji, kāda bērnam ir, ja, ģimenē. Bieži vien tas arī no vecākiem ir atkarīgs, vai vecāki ir vēlējušies ieguldīties, ja, tajā savu bērna attīstībā, vai viņi vienkārši tā arī pa vieglāko ceļu, ja, rekur ekrāns un netraucē apmēram, ja. Nedaudz par ēdienu. Kas varētu būt tā viena pārtikas prece, ko tu obligāti ieteiktu iemest mugursomā, dodoties vai kalnos, vai kādā pārgājienā, piedzīvojumā? Viena pārtika. Jā, kas būtu tas, ko tu pats labprātāk izvēlētos? Un varbūt tipiskajā gadījumā cilvēki neiedomājas, nepaņem līdzi, bet uzzini, hei, šī ir forša lieta, ko varētu paņemt līdzi un ir ok. Tad viena noteikti, ko es noteikti izvēlētos, ir kaut kāda gaļas džerkī. Ja? Jo tas ir sātīgi, tur ir proteīni, ja? Kas ir vajadzīgi, ja? Lai muskuļi atjaunotos pēc slodzes. Bet, jāsaka godīgi, ka kalnos ar pārtikas lietām ir ļoti specifiski, ja? Un tur ir vajadzīgs ļoti plašs spektrs, lai nodrošinātu to ķermeņa darbību pie tādām slodzēm. Tur ir gan vajadzīgi gan ogļhidrāti, ja? Gan šķiedrvielas, gan proteīni, gan kaut kādi papildus uzturu bagātinātāji, ja? Magnijs. Tur ir
tur ir vesela virkne, ar ko mēs parasti dalamies ar tiem cilvēkiem, kas dodās kopā ar mums kaut kādās mācību ekspedīcijās, jo pieredze ir ļoti dažāda. Pieredze ļoti dažāda, un tagad arī cilvēki ir ļoti ar dažādām ēšanas atšķirībām savā starpā, ja? Ir visādi, ja, tie ēšanas ieradumi cilvēkiem, bet viennozīmīgi, pie tādām slodzēm, kādas ir kalnos, tur vajag ļoti sabalansēt, pilnvērtīgu uzturu, un tās iespējas tur nav daudz tajā visā. Ja. Tā kā man milzīgs prieks ir par Latvijas ražotājiem īstenībā dažādiem, kas ražo patiešām ļoti kvalitatīvu tādu āra aktivitāšu pārtiku, gan tādu to saucamo ekspedīciju pārtiku, sauso, kas ir iepakojumos, gan dažādu veida pulvera veida, gan kaut vai tos pašus gaļas izstrādājumus, ja, dažādus, gan sukādus, piemēram, ko mēs ļoti daudz esam lietojuši. Tā kā, tur ir tad vesela tāda, tur varētu runāt un runāt, sāksim no tejienes. Atsevišķi plaša tēma, jā. Bet vadlīnijas jūs iedodiet tiem, kas ar jums kopā dodas? Jā, protams, jo bez tā nekādīgi, jā. Labi, Kristap, kāda varētu būt tipiskākā situācija kalnos, kur nākas sniegt pirmo palīdzību? Vai tie ir reiboņi, sliktas dušas, nobersti papēži vai kas tam līdzīgs? Laikam visbiežākais tomēr ir kaut kādas nelielas brūces, vai ar ledus cirtni kaut kur, vai klints asas, ja, vai kaut kādi kritieni, nezinu, uz ledāja, uz akmeņiem. Tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka aptieciņas individuālās ir ļoti vajadzīga lieta. Un viņām ir jābūt nokomplektētam ik katram. Ja? Ir jābūt individuālajai aptieciņai. Par šo lietu mēs arī vienmēr runājam, ka nekad nedrīkst paļauties uz to, ka mums tur grupā ir viens tur daktars, ja, vai mums tur daktarīt, un viņai tur viss ir. Ja. Daktars pirmais krīt plaisā ar visu savu somu, un nevienam vairs nekā nav. Ja. Tā kā katram ir jābūt individuālajai aptieciņai ar pilnīgi nepieciešamākajām lietām, lai varētu arī pats sev sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Tas ir kā likums. Mēs šīs lietas arī popularizējam savos pasākumos, katram jābūt līdzi pirmās palīdzības aptieciņai, bet tavā pieredzē, vai cilvēki māk sniegt pirmo palīdzību, un vai tev ir jānāk talkā ar izglītošanu arī šajā jomā dalībnieku? Es neesmu, teiksim, kaut kāds medicīnas speciālists, ja. Es varu ieteikt apgūt šīs lietas, bet es cenšos tā kā distancēties no tā, jo tā ir tomēr diezgan liela atbildība, ja? gan medikamentu izvēlē, gan kaut kādu manipulāciju veikšanā, ja? Ka to, lai labāk māca cilvēki, kas patiešām ir šīs jomas speciālisti. Bet, protams, ka tāda lauka pirmā palīdzība, lauka medicīna, tur ir skaidrs, jā, ka tur reizēm nākās lietot netradicionāls arī pieejas, ja. Nezinu, tur brūcis ar skoču gandrīz vai tīt ciet, ja, ja vajag, ja. Tā kā, jābūt gataviem arī šajā ziņā ir rīkoties pēc situācijas. Improvizēt. Arī, jā, jo diemžēl, gadās visādi, jā, gadās visādi.
nezinu, kaut vai ar leduscirtni, ja sev pasprūk tas leduscirtnis no ledus ārā un cilvēks sev ar to cērti, ja, pārcēt pieri tā, ka tur ir jāliek šuves, ja, tu neesi gatavs tam, ja, tu esi, kaut kas tev ir pirmās nepieciešamības lietas, bet, tev nav tāda iespēja, bet, ir arī situācijas, kad ir, tāda, arī sevi es esmu rāvis, piemēram, zobu ārā, ja, ar parastu, tās sogu plaķenes, ja, tu paņem vienkārši viskiju, kurš ir kaut kādā blašķītē, ja, tu nodezinficē un rauj savu zobu, kurš ir uzkožot pārlūzis pa diagonāli un iespiedies tā kā smaganās, ja, jo tas ārkārtīgi sāp, bet tev ir jārisina tā situācija, un tad tev nav tagad stomatologs vai ne, un ķirurgs pieejami uzreiz, ja, un tad tev ir, jādara tas, ko var izdarīt. Ja, Es pilnīgi iztēlojos, kā šobrīd mana sieva šausminās, jo viņa ir higienis zobu. bet arī tā ir reāla situācija situācija vienkārši, ka tu tā. vienkārši ņem sogu nāzi, ja, un ar flaķenēm sev rauj to zobu ārā un dezinficē ar visīti, un pēc tam kaut kādu papīra saulēt vienkārši tur aizbāz to dzerokļu caurumu, ja, jo tur gāžās asins, ja. Gadās visādi, jā. Tas situācijas var būt dažādas. Tādēļ labi pamatlietas apgūt jau iepriekš, to pirmo palīdzību iziet, paplašināt to pirmo palīdzību. Tas ir viennozīmīgi. To, man liekas, ka mūsdienās jebkuram vajadzētu būt ar izpratni, ko darīt, ja kādam ir problēma vai ja tev ir problēma. Tāpēc arī teicu par tām aptieciņām, pat cilvēkam izejot uz ledāja, ja viņš iet sasaitē ar citiem cilvēkiem, ja viņš ir iekritis ledāja plaisā un guvis kaut kādu traumu, tad lai līdz tam brīdim, kamēr pārējie spēs viņam sniegt palīdzību un varēs viņu izvilkt ārā no tās plaisas, ja viņš nav gatavs sev sniegt pirmo palīdzību pats, iespējams, ka tā palīdzība arī būs pa vēlu. Ja. Tā kā tur ir ļoti nopietni jādomā, ja, kurā vietā somā ir tev aptieciņa, un ir ļoti būtiski. Ja. Arī alpinismā, teiksim, kā tu izēji uz ledāja, tev ir tur ekipējums, avārijas ekipējums, tu zini, ka tās darbības kādas ir jāveic, ja kas un tās standarta situācijas ir zināmas, ja, un tāpēc tu arī visu preventīvi dari, tu stiprini mugursomu tā, lai tu viņu varētu nomest nost un viņu neaizlidot, ja, tā, lai tās mugursomas augšējā kabatā vienmēr būtu aptieciņa un lai tev būtu siltā jaka pieejama, ja, jo hipotermija, tā sakot, tik klauvē nākamā pēc sāpju šoka, ja. Preventīvi darboties uz priekšu jau ir ļoti būtiski, un arī līdz ar to apgūt tās visas pirmās medicīnas lietas ir ļoti būtiski. Tu tikko padalījies par vienu savu personīgu krīzi, ja tā var teikt, par krīzes situāciju, un turpinājumā tieši par krīzēm. Kas tavuprāt ir tas, ko mūsdienu sabiedrība varbūt nesaprot par krīzes situācijām? Daļa sabiedrības iespējams nesaprot, ka tas var skart mūs visus. Ja? Cilvēkiem ir varbūt kaut kāds tāds selektīvs priekšstats, ja? Ka tie tur risinās to problēmu, mums te tā kā viss būs šokolādē. Ja? Diemžēl tā nav. Ja? Tās krīzes situācijas var būt dažādas, ja, bet iesaistīti mēs praktiski būsim visi viņās. Ja.
iespējams. Tāpēc, tiem cilvēkiem, kuri viegliprātīgi saka, ka nē, mani tas neskars, bieži vien tie pirmie, kas arī tad nonāk vislielākajās problēmās. Ja. Un ja tev būtu jānovērtē sabiedrības gatavība, teiksim, krīzes situācijām, kā tu to vērtētu? Es domāju, ka daļa sabiedrības tomēr ir adekvāta, ja? Un izprot šīs lietas. Tur tā 50 uz 50 varētu būt, jā. Un kas varētu būt tie iemesli, kāpēc cilvēki negatavojas vai izvēlas pat izvairīties par šīm tēmām runāt vai domāt? Kaut kādā veidā, nezinu, vai kaut kāda viegliprātība varētu būt šeit vainojama, vai kaut kāda vai joprojām šī neticība? Padziļinātas izpratnes trūkums, ja, cilvēkiem par daudzām lietām. Bet tā, man liekas, ir bijis vienmēr un visos laikos un visur. Ja. Daļa sabiedrības ir gana izglītota, gana saprotoša. Daļa vienkārši nav. Tā daļa, kas nav, bieži vien arī ar aizdomām skatās uz to otru pusi, jo viņi redz gatavojas. Viņi tā kā varbūt kaut ko vairāk zina. Varbūt arī ir kāds, kas pārspīlē ar to visu, ja, tur kaut kādā ziņā. Bet, nolemtībā jau dzīvo. jā, bet cilvēki ir dažādi, ja, cilvēki ir dažādi un ar to arī droši vien jārēķinās šajā sabiedrībā dzīvojot, ka, var būt dažādi. Jā. Var būt dažādi, tieši tā. Ja tev būtu jāiesaka 2 prasmes, kuras cilvēkiem obligāti būtu jāapgūst, kādas tās varētu būt? 2 prasmes? Jā. Ja mēs runājam vai krīzes kontekstā, vai vispār dzīvē ļoti noderīgas prasmes, ko vajadzētu cilvēkam prast izdarīt? Es domāju, ka viena lieta, ko vajadzētu mācīties, un to es arī pats sev varu teikt tikpat labi, ir mācīties tikt galā ar savām emocijām. Tā ir ļoti būtiska prasme krīzes situācijās, jo stress ir lieta, kas var pārņemt jebkuru. Un kā rīkoties tagad, ja, lai tomēr spētu kaut ko darīt. Tā būtu tā viena svarīgākā lieta. Otrs, domāju, iemācīties tomēr izvērtēt sava ķermeņa iespējas. Ne tikai kā tur ar to prātu tikt galā, bet kā tikt galā ar savu ķermeni. Kā nodrošināt viņam kaut kādu komfortu, nekomforta apstākļos. Un tas ir darāms tikai caur kaut kādu fizisku attīstību un arī pieredzes iegūšanu, darbojoties ārpus tās slavenās komforta zonas. Ja. Tāpēc ir labi, ka cilvēki izaicina sevi darīt kaut ko mazliet vairāk dažādās jomās. Jo tā pieredze, mūsu pieredze, viņa var attiecīgi kaut kādās situācijās būt ļoti, ļoti noderīga. Jā. Alpīnisms un mugursomas droši vien ir 2 nešķirami jēdzieni. Un arī šodien tev līdzi ir mugursoma. Es tev pajautāšu, ja tev būtu steidzīgi jādodas prom no mājām, kādas būtu 5 lietas, ko tu obligāti ieliktu tajā mugursomā? Maks un telefons jau kabatās ir, jā. Tas atkrīt. 5 lietas, jā. Droši vien kaut kāds pirmā lieta, kas nāk prātā, ir kaut kādi dators ar kaut kādu lādēšanas lietām.
jo tā ir, tā kā, tomēr ir daļa no komunikācijas un arī daļa no mūsu identitātes kaut kādā ziņā, jo tur ir glabājās kaut kāda informācija. Protams, ka man būtu ne tikai dators, bet jāpaņem arī vēl cietais disks, ja? Kurš ir ārpus šī visa. Ja? Es domāju, ka noteikti būtu kaut kāda apģērba kaut kāds viens slānis papildus kaut kādi neliela naudas rezerve, kas nav makā parasti, bet ir mājās, ja, tad tomēr, jo tas ir būtiski, ja. Un kaut kādi pirmie instrumenti, kas man nāk prātā, ja, tur bez kuriem ir ļoti grūti varbūt kaut kādās situācijās iztikt, kas man ir arī alpīnisma, tur tā alpīnisma nazes, lukturītes, ja, un vēl viena lieta droši vien varētu arī aptieciņu iemest tomēr, jo tā man tur stāv arī tāda, kalnu aptieciņi, ja, bet tas ir, tu zini, ka ar šito vismaz var kaut ko mazlietiņu jau darīt, jā. Jāsaka, 5 ļoti praktiskas lietas un noderīgas. Un kas būtu tā 6. lieta, teiksim, sirdī? Kas būtu tas, ko gribētos tā kā, priekš sevis paņemt līdzi? Iespējams, praktiski varbūt viņi arī nenoderētu ārkārtas situācijā, bet emocionāli. Nē, es jau pieminēju, ārējais disks, ja. Tur viss ir. jo tur ir, jā, praktiski tur bildes un ir, nezinu, 2 uzrakstīto grāmatu manuskripts, ja. Tas ir tas, kas ir tāds, kam ir patiešām tāda vērtība, ja, ko ir jāņem. Un kā tu vispār skaties uz šo te 72 stundu gatavības konceptu? Visnotaļ, man liekas, ir labi cilvēkiem domāt, varbūt pat, ja viņš nedomā, ka tas ir 72 stundu koncepts, ja, bet ja viņš domā apmēram tādā kategorijā, ka kaut kas vienmēr var notikt. Mums, piemēram, pirms kaut kādiem pāris gadiem dzīvoklī pēkšņi sāk strādāt tā dūmu detektors, ja? Tu paskaties pa atslēgas caurumu, nevis pa atslēgas caurumu, pa to astiņu, ja? Kāpnes ir pilns ar dūmiem, tu pasties aiz loga, tur nāk dūmi no apakšējā dzīvokļa, ja? Šī ir situācija, kurā tev ir jāgrābi kaut kas vērtīgākais, ja? Un tu nevari uzkavēties, ja? Dzīvoklī. Tas arī ir tāds, gatavība, ka tu zini, ka tev ir lietas tās, kuras tev ir jāņem līdzi, ja kas. Un labi, tajā gadījumā tur vienkārši kaimiņiem bija aizgājusi vannā, atstājusi kaut kādu zupu uz plīts, jā, un tur viss ir sen ir jau. Un kā viņi var to nepamanīt, jā, bet acīm redzot var tā būt, jā. Jā, šie algoritmi, mēs domājam par tām 72 stundām, bet pie reizes mēs domājam kopējo algoritmu, ko mēs darīsim, ja mums ir jārīkojas tagad un uzreiz. Ārkārtas situācijas var būt dažādas, ja, sākot ar tīri sadzīviskām ugunsgrēks, ja, diemžēl, nevienmēr ir atkarīgs pat no mums. Latvijā vairāk gāzes sprādzieni ir iepriekšējos gados notikuši, ja, kur reāli pastāv risks, ka tur kaut kāda mājas daļa varētu sabrukt, ja. Tad tur nav divu domu, ka tur ilgi uzkavēties tajā brīdī nevajadzētu, ja. Pilnīgi piekrīt. Es arī tieši gribēju minēt, ka
ne jau vienmēr mums ir jādomā par tajām globālajām krīzēm, vai ne, bet tīri sadzīviskas, ugunsgrēks, Tieši pazūd tā. elektrība, pazūd ūdens, ko mēs darīsim, vai mums ir šīs te rezerves, vai mums ģimenē ir izrunāts plāns, kā mēs rīkosimies un tā tālāk. Tā kā to tu arī ļoti, ļoti precīzi jau pieminēji. Bet paturpinot vēl par mugursomām, ļoti gribētos uzzināt, cik smagas ir jūsu somas kāpjot kalnos. Es ticu, ka viņas gan jau var atšķirties pēc šī te plānotā maršruta vai virsotnes, kas ir jāpieveic, bet varbūt ir kaut kāds vidējais, vai varbūt tu atceries smagāko somu, kādu ir nācies nest? Nu, ir ļoti dažādi, protams, jā. Atkarībā no tiem kāpšanas veidiem, jā, no tiem mērķiem, kur tu dodies, bet nu, ir nācies nest kaut kādu somu, kas ir vairāk par 30 kg smaga, ja? Tad tu zini, ka tu dodies no ielejas augšā uz kaut kādu kalnu rajonu uz 2 nedēļām, un tev līdzi ir viss ekipējums, tehniskais, tur leduskāpšanai, tehniskiem maršrutiem, tev ir gāze, tev ir pārtika 2 nedēļām. Nu, tas viss kaut ko sver, un to visu iestiept tajā kalnu rajonā ir nu, reāli ļoti smagi. Nu, tad arī tu ej tur pa to kalnu taku, ja? Nezinu, pat pa 15, 20 minūtēm brīžiem, ja? Un taisi pauzītes vienkārši tāpēc, ka nenormāli smaga tā soma, bet tu zini, tu aizies tajā tālajā galā, tad tur uztaisīs tu to nometni tur, ja, un tad no turienes jau tu uz kāpieniem dodies ar vieglākām somām, protams. Ja. Bet nu, ir jābūt gataviem, jā, kaut kādu pie 20 kg, tā ir tāda normāla soma. Un tajā pašā laikā nu, kaut kādus praktiski tādus tehniskus maršrutus jau nu, tu arī pieeji ar to ekipējumu somā no sākuma, tad tu uzvelc to ekipējumu, paņem virvi, ja, un tev jau tas viss nav tā kā somā, bet nu, tev ir lietošanā, ja, un tad tu kāp ar to visu. Tad jau ir tā kā mazāk tie svari tajās somās. Varbūt tev ir arī kāds praktisks ieteikums mūsu skatītājiem, kā izvēlēties mugursomu un kā viņu varbūt pareizāk sapakot vai sakraut, jā, tā, lai būtu pēc iespējas ērtāk tā nešana. Tad šie svarīgie jautājumi, gan jau smagums augšā, lejā, pa vidu. Smagums tuvāk mugurei, jā, un vidējā daļā pārsvarā ir vissmagākās lietas, jā, kaut kur starp jostas vietu un lāpstiņām. Tur, nu, tā kā, tas ir tas optimālais. Bet nu, tāds, ar ko mēs alpinismā saskaramies bieži vien, kad cilvēki, kuri nāk apgūt tās lietas iesākumā un vēl nezin īsti, nu, ka viņi ir izvēlējušies īsti neadekvāti, izvēlējušies nepiemērotas somas kalniem. Tāpēc mans ieteikums vienmēr būtu varbūt rūpīgi paskatīties, kam šī soma ir domāta vispārībā, ja? Kādām aktivitātēm un vai tas atbilst tam, ko jūs gatavojaties darīt. Jo, tīri piemērs, cilvēks atnāk, jā, ar savu mugursomu, un es viņam jautāju, kāpēc tu izvēlējies tieši slēpju alpinismu somu, nu tā kā slēpju alpinismu somu, un nevis, viņš saka, nu kā, viņa smuka krāsa bija vai ne, un laba cena, ja, nu, tas arī bija izvēles, tā sakot, parametrs, bet nu, tas, ka tā soma ir domāta kaut kādai konkrētai aktivitātei, nu, tur ir pazīmes, kas liecina par to. Ja. Alpinismu somas ļoti bieži ļoti robustas, tādas bez nekādām ārējām kabatām. Tur nav nekā lieka, tur nav sīku detaļu. Un ja cilvēki atnāk ar kaut kādu somu, kas ir domāta tur, tādām, varbūt maksimāli kaut kādai pastaigai pa taku, ja?
tur kaut kādi sīki tīkliņi, kabatas sānos, kas tur reāli ķerās vienmēr kaut kur un plīst nost viss tās sīkās kaut kādas detaļas, ja. Nu, tas, labi, laba soma, bet citām lietām labi. Jā, par to izskatu, starp citu, ir nācies dzirdēt arī par pārgājienu apaviem, par apģērbu kopumā, ka izskats daudziem ir primārais, tas pēc kā izvēlēties, nevis, teiksim, ērtums un piemērotība tam, ko tas cilvēks grib ar tiem apaviem izdarīt, bet es pieļauju, ka ar somām tad ir līdzīgi. Jā, lai Instagramā labi izskatās. Nenoliedzam arī krāsa ir, visam ir nozīme, ja? Bet pirmais ir funkcionālais, ja, tas, ja cilvēkam vajag stiprināt kaut vai leduscirtni pie somas, bet tāda opcija nav tai somai, ja, nemaz, vai viņam vajag 2 leduscirtņus stiprināt, bet tur ir tikai vienam, tad uzreiz ir problēma, ja. Ko tad tagad darīt, kā tālāk? Kristap, kā tu sevi motivē brīžos, kad neko negribās darīt, bet vajag? Man motivācija vienmēr ir bijusi, ka es zinu, ka man ir nākamais pasākums ieplānots jau, vai tie ir mani kaut kādi personīgi izaicinājumi, vai tas ir tā kā jau darbs un man ir jāstrādā ar cilvēkiem un jābūt gatavam darīt to, ja. Man šī motivācija praktiski, man nekad nav trūkusi motivācija darīt, jo es zinu, ka es gribu sasniegt kaut ko, es gribu kāpt, es gribu uzkāpt tajās virsotnēs, kur es gribu uzkāpt. Es zinu, ka tas ir bīstami, es zinu, ka tas ir reāli bīstami dzīvībai, ja, un man nav kaut kādu domu divu, ja, par to, ka būs labi, tur negatavošos, gan jau kaut kā izvilks, ja. Es zinu dzīvības cenu, ja, es zinu tos apdraudējumus, kādi ir tajā vidē. Tur motivācija reāli, cita veida motivācija vairs nav vajadzīga reāli, ja. Tu pieminēji plānus, varbūt tu vari padalīties ar kādiem tuvākajiem mērķiem, ko tu vēlies sasniegt? Mums ir ļoti daudz jau tā kā reāli plānu un saplānots, un nākamā lielā ekspedīcija, jā, atkal ir Dienvidamerikā ieplānota ar diezgan gan augstiem, gan tehniski interesantiem kāpieniem, tā kā mēs esam burtiski tagad kaut kādu īsu brīdi atpakaļ no mūsu 9. ekspedīcijas Dienvidamerikā, tad tā ir 10. jau un atkal citā vietā. Un, tā kā to plānu ir daudz. Man īsti pat nepatīk tā varbūt stāstīt. Es neesmu tur māņticīgs, ja, šajā ziņā tur stāstīt par saviem plāniem, bet nav īsti jēga stāstīt par to, ko tu neesi izdarījis. Ir feini stāstīt par to, ko tu esi izdarījis un to, ko tu esi sasniedzis, un tad tu runā par realitāti, nevis par kaut kādu iedomātu sapni, ja, kas principā var arī nepiepildīties. Tā kā, tur mēs sapratām, ka tu esi ļoti aizņemts, tāpēc mēs vēl jau vairāk novērtējam to, ka tu atradi laiku ar mums parunāt. Varbūt tu vari ieteikt vienu lietu mūsu skatītājiem, ko viņiem vajadzētu izdarīt jau šodien, lai rītdien viņi būtu kaut vai par 1% labāki. Es domāju, ka tā ir tā runa par to motivāciju. Un nekas tik ļoti nemotivē, kā izdomāt, kas ir tas, ko tu vēlies darīt uz priekšu, ja? Un kas ir tas, ko tu vēlies sasniegt. Un varbūt vienā dienā izdarīt kaut ko, tagad, ej un tagad trenējies, tu īsti nezini, kam trenēties vēl, ja? Bet to vienu dienu varbūt veltīt pārdomām par to, kur tu esi šobrīd, kas ir tas, ko tu dzīvē vēlies,
tīri varbūt šajā gadījumā tād aktīvi, sportiski varbūt sasniegt. Nu, un kādi ir tie pirmie soļi virzienā uz to, ko tu vēlies sasniegt? Man liekas, ka aicināt uz darbību, arī domāšana ir darbība. Ja? Un tā ir ļoti būtiska darbība, ļoti būtiska daļa no tā, ko mēs dzīvē darām, ir pieņemt kaut kādus lēmumus. Un tad, lai tie lēmumi arī motivē jūs un lai tie lēmumi tad arī virza jūs tajā apņemšanās virzienā. Viena lieta, uz ko mēs aicinām mūsu klausītājus un cilvēkus, šis tas Racking seriāls, kur mēs aicinām kustēties cilvēkus ar mugursomām un arī piedalīties šajā gatavības festivāla noskaņā starta finiša zonā. Kā jau minēju, to mugursomas darbā ir klātesošs komponenti regulāri. Kā tu uztver rackingu? Kā aktivitāti? Manuprāt, ir ļoti tāda labi aizmirst jaunu lietu. Ja? Jo cilvēki vienmēr ir devušies pārgājienos, cilvēkiem vienmēr ir bijušas mugursomas, ļoti sen jau. Ja? Viņi ir izaicinājuši nokļūt sevi no punkta A uz punktu B, nesot līdzi visu vajadzīgo. Manuprāt, tā ir ļoti normāla, tā ir ļoti tāda pašsaprotama lieta pat kaut kādā ziņā. Būt spējīgam nokļūt no punkta A uz punktu B un nest līdzi to, kas tev ir nepieciešams. Ja? Varbūt kaut kādas lietas, ko tu ieteiktu ar mugursomām saistībā, smagām mugursomām. Ko darīt un ko nedarīt, sākot nodarboties ar rackingu šī gadījumā? Tas, ko es varētu ieteikt no pieredzes, ir nekad nepārspīlēt. Ja? Iesākumā to pieredzi savu uzkrāt ļoti pamazām un piesardzīgi. Jo manā pieredzē arī ir cilvēki bijuši, kas viņi tagad sāks trenēties, tagad uzreiz ar lielajiem svariem un uzreiz tajā somā iekrāmē nezinu ko, ja? Un tas rada kaut kādu veselības problēmu, kas principā arī tad, vai aiztais to ceļu uz tālāko attīstību arī ciet. Ja? Tā kā ar jebkuru trēniņu, es domāju, arī ar tām mugursomām un tur ieliktajiem svariem, vajadzētu ļoti piesardzīgi pārdomāt, vienkārši pakāpeniski iegūt pieredzi. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski tajā pakāpenībā. Nevajag sevi pārvērtēt un iebliest. Tagad es, tā, kad asins no deguna tek, ja? Nevajag. Ja? Labāk izdari divreiz, izdari vairāk, izdari ilgāk, ja? Bet prātīgi tomēr. Jā, tieši tā, mums arī mainīgi ir distance, temps, svars. Mums obligāti nevajag celt svaru, mēs varam pacelt distanci vai tempu. Bet vai ir kaut kādi cilvēki, kam šis nebūtu piemērots tavā pieredzē pārvietošanās ar smagākām mugursomām, vai arī tomēr jebkurš var sākt ar šo nodarboties un lēnām augt? Nē, šeit, man liekas, ir pilnīgi plašs spektrs ikvienam. Ja? Ja jāatcerās, kā es 12 gadu vecumā gāju Kaukāzā to kalnu pārgājienu, tur bija vēl tādas Jermaka mugursomas rāmi, ja. Jēziņ, cik smagas tās somas likās, ja, un tur bija jānes tāpatās arī grupas ekipējums, ja. Briesmīgi, tad tie pleci nobērsti un tas svars tāds, ja, ka tur ik pa brīdim mēģini kaut kā vai piesēst vai atbalstīt to somu kaut kur. Bet pamazām to pieredzi iegūstot, tu saproti, ka viss ir ļoti dabīgi reāli. Ja.
Un vecumam tur nekādu neierobežojumu. Nu, varbūt tie, kam ir problēmas ar muguru, jā, nu, tad nesāciet uzreiz ar smagām somām, bet ejiet pie fizioterapeita, vingrojiet, iemācieties to savu dziļo muskultūru, tomēr to sakopt, jā, un tad ķerieties pie smagākām lietām. Jā. Zibjautājumu sadaļa. Atbildam ātri, intuitīvi. Disciplīna vai radošā brīvība? Viennozīmīgas atbildes nav. Tur man ir vajadzīga gan radoša brīvība, un es zinu, arī disciplīna ir ļoti, ļoti būtiska. Ok, tad uz pusītēm, jā? Jā, prioritātēs. Process vai rezultāts? Process, noteikti. Noteikti process. Plāns B vai improvizācija? Improvizācija ļoti svarīga, jo nevienmēr plāns B ir reāls. Ir vajadzīgs arī C un D. Jā. Ok. Vieglāka soma vai vairāk ekipējuma? Vieglāka. Vieglāka soma, jā. Soma ar mazāk kabatām vai soma ar vairāk kabatām? Soma praktiski bez kabatām, jo alpinismā nelieto somas ar ārējām kabatām. Viņas ir kaut kur vākā tikai vai iekšpusē, bet ārpusē sānos aizmugurē nav nekā, jo tas viss var kaut kur aizķerties, tā kā bez. Topošajiem alpinistiem ņemt vērā. Jā. Augstāka virsotne vai tehniski sarežģītāks kāpiens? Tehniski sarežģīts. Viennozīmīgi tehniski. Tehniskais alpinisms ir daudz dinamiskāks, interesantāks. Augstkalnu alpinisms, protams, ir arī ļoti aizraujošs, bet bieži vien tas vienkāršais augstais kāpiens, ja viņš ir garlaicīgs, ne. Ok, paldies. Kristap, mēs tev sakam milzīgu paldies vēlreiz. Mums bija ļoti interesanti. Es domāju, ka skatītājiem būs tikpat interesanti. Tā kā vēlreiz liels paldies. Mēs noteikti tiekamies kādā no nākošajām sērijām ar jauniem viesiem un turpinam nemainīgi runāt par svarīgāko. Paldies. Paldies! Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu, draugs, Kad ceļš kļūst grūts un kājās gurs, kad šaubas prātā klusumā klātā, atceries smagā summa tevi rūdīju, sev atgādini tu arī stāvēt taisni, kad citi lūst. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu, draugs, Tava soma, tavs ceļš, tava gata